Aicinu pie pults mūsu viesi no Valkas novadpētniecības muzeja direktoru Reini Kulbergu ar referātu Pauls Kundziņš Ceļš mazā un lielā vidzeme. Labdien visiem! Vai var dzirdēt? Man nav pārāk skaļa balss, bet var dzirdēt, ja? Ļoti jauki. Paldies par iespēju būt šeit šajā konferencē un stāstīt par interesantiem atklājumiem, kam ir arī tāda personiska saikne ar mani tādā ziņā, ka nenāku es no muzeja vides, tā man ir jauna, bet savā ziņā varētu teikt, šodien dzimušais jubilārs Pauls Kundziņš ir palīdzējis beigu galā arī nokļūt Valkas novadpētniecības muzejā. Proti, kā pētniekam, man pirmā saskara ar Paulu Kundziņu ir bijusi 2000. Gada sākumā, kad es strādājot un kalpojot kā Ludzas luterāņu mācītājs, uzzināju, ka viņš ir jaunā Ludzas luterāņu baznīcas, kas netika uzcelta kara apstākļu dēļ, baznīcas projekta meta autors un arī darba vadītājs. Un tālāk jau, kā jau mēdz mums arī profesionālā dzīvē citās profesijās būt, ka mēs varam mainīt arī dzīves vietas un darba situācijas un nokļūstot Smiltenē. Es arī sastapos ar Paulu Kundziņu jau pavisam citā sakarībā, tātad no 2015. Gada nams, kurā viņš ir dzimis, Smiltenes pastorāts, jeb Smiltenes mācītāja māja, bija arī mani interešu lokā, mēģinot sabiedriskā kārtā to iesaistot sabiedrību, atjaunot, glābt, konservēt. Un šī sakarībā arī tālāka veda mani pētījuma ceļi arī uz Valkas novadpētniecības muzeju. Un tas arī aizsāk stāstu tam, ko es varu līdzdalīt par viņa atmiņām un arī atklājumiem, kas ir bijuši pamatā Smiltenes baznīcas arhīvā un tekstuālā ziņā gan viņa tēva Kārļa Kundziņa. Šeit Kārlis Kundziņš, Smiltenes mācītāja mājas kabinetā. Tātad godpilnais arī mūsu Latvijas ziņā cilvēks, kam ir liela ietekme bijusi, veidojot jaunu mācītāju paudzes un arī ietekmējot sabiedriskus procesus. Gan arī tādā kārtā, kas ved tālāk pie Paula ienākšanas šajā pasaulē, mazajā vidzemē, tā mēs varētu sacīt. Tātad tieši Smiltenes pagasts, Smiltenes mācītāja māja, pastorāts, kā vāciski to varētu sacīt un saukt. Viņa vecāki pie publikācijām, kur Kārlis Kundziņš ir aprakstījis savu, kā senioru mācītājs aprakstījis savu dzīves gājumu, ir reprodukcija fotogrāfijas, kuras mēs arī varam redzēt, kur varam redzēt, kāds viņš ir bijis jaunībā ar kundzi, kad ir tikko kā laulājušies, bet šeit jau ir no Valkas novadpētniecības muzeja, ko mēs varam arī demonstrēt šajā brīdī, kur viņa ir kā sirms pāris, kas ir piedzīvojuši daudzas dzīves arī pārbaudījumus. Un par pašu Paulu Kundziņu ir interesanti mums dzirdēt šajā brīdī varbūt viņa rakstīto, kur viņš ir rakstījis saviem bērniem, domājot kā kroniku, un viņš saka, un kas toreiz biju? Es jūsu tētis, vispirms Smiltenes mācītāja Kārļa Kundziņa, viņas sieva Šarlotes, dzimušs Egertis, otrais dēls Pauls Jānis, kas bija piedzimis 888. Gada 23. janvārī, iekavās 4. februārī Smiltenes mācītāja mūžas lielajā 18. gadsimta beigās celtajā mūra mājā ar augstu kārniņu jumtu un pa skurstenim katrā jumta koras galā. Jauks kuplu lapu koku pagalms augstā ieejas lieveņa priekšā un plašs ziedu un augļu bagāts dārs dienvidu pusē ietvēra šo cienīgo namu. Tā bija
manam bērna prātam pasauli par sevi, ko 2,5 kilometru atstatumā no toreizējā Smiltenes miesta veidoja šis nams un citas pie tā piederīgas ēkas. Un arī pie šīm lietām, ja mēs ieskatāmies Vidzemes gubērņas kartē, kas ietvēra lielu daļu Igaunijas un arī mūsu tagadējo Vidzemes novadu, kā mēs saprast etnogrāfiski, tātad ar man trīcošo roku piedosiet kaut kur, šeit būtu jābūt Smiltenei. Tas, kas pie šīs mazās Vidzemes ir būtiski Paula Kundziņa dzīvē, kas tālāk būs viņa būtiski viņa ģimenes dibināšanā, ir arī Vecpiebalgas puse. Tātad mēs varētu uz šo pusi to iedomāti attēlot, un arī viņa izglītība, kas notiek Tērbatā, kas ejot gan tēva Kārļa Kundziņa pēdās, gan vecākā brāļa Kārļa, arī Kārļa Oskara pēdās, ved viņu uz Tērbatu un pēc tam atved uz Vidzemes gubērņas galvaspilsētu. Toreiz tā ir arī šodienas mūsu galvaspilsēta Rīga. Un tādā kārtā ir šī mazā Vidzeme ģimeniskām saitēm vienota, jo Vecpiebalgā dzīvo viņa onkulis ar ģimeni, un no Vecpiebalgas nāk arī Paula iecerētā viņa dzīvesbiedra. Un arī Tērbata ir tā kalve, kas viņu virza un veido viņa profesionālā ceļā. Viņš ir ciešā saiknē un tuvībā ar ģimeni dzīvojis Smiltenes pastorātā, un viņa mūsu interesējušās šodien lietas ir atrodamas arī tajā nelielā ekspozīcijā, kuru līdz 2023. gadam man bija uzdevums izveidot no pārpalikumiem, kas ir palikuši pāri no varanā mācītāja mājas bibliotēkas krājumu un arhīvu krājumu, un izdevās atlasīt grāmatas, no kurām mājas skolā ir mācījies domājams arī Pauls Kundziņš un arī pēc viņa nākošās paudzes, tātad aptuveni trīs paudzes mēs varētu attiecināt uz šo literatūru, kur ir gan bērnu grāmatas vācu valodā, gan arī mācību grāmatas, kā cariskā Krievijā bija noteikts krievu valodā, gatavojoties mājas skolā ģimnāzijas iestāju eksāmeniem, un kas ir varbūt ļoti būtiski saistībā ar pašu Paulu Kundziņu pēc viņa atmiņām šajā apakšējā plauktā, bet pēc gadaskaitļiem es spriestu, ka tas vairāk attiecās uz viņu brāli, arī arhitektu Haraldu Kundziņu. Šie vācu žurnāli Kunstvārti, kuri ir bijuši mājās kā tādas izziņas avots, kā to pats arī Pauls apliecina, un devuši daudz ierosmes mājās, lasot par notikumiem pamatā Vācu zemēs un kultūras ziņā, un ne tikai Vācu zemēs, bet tātad vakar Eiropā. Pie tālākā, kas mūs vedīs tādā interesantākā ceļā, ir viena neliela biezuma ziņā, bet ievērojama skiču mape, kura ir saglabājusies cauri nacionalizācijas kara laikiem, un tā klusībā bija stāvējusi un gaidījusi savu brīdi. Tātad ir laiks, kad Pauls Kundziņš sāk vingrināties gan varbūt skolas ziņā, gan arī kā vēlāk tas atklāsies ne tikai varbūt skolas interesēm vien formu studijās, zīmējumos, un šeit apakšējā stūrītī jūs varat manīt, kā attīstīsies viņa paraksts. Tas vēl ir šāds. Varbūt zīmējums nav nekas, mēs teiktu, šobrīd izcili unikāls, bet tomēr. Un šeit jau ir arī kāda interesanta nianses, kur mēs varētu veltīt tam
acu uzmanību, redzētu, ka Pauls Kundziņš ir parakstījies tādā garākā veidā 1899. gads, un tieši ar norādi, ka šis zīmējums ir tapis Smiltenē, Smiltenes pastorātā, viņa vecāku mājās. Viņa dzīves tālākie notikumi, kas būtu būtiski, mums pēc arī viņa paša atmiņām ir, ka viņš atminās mājas skolu, ka līdzās vecākai māsai Ritai un brālim Kārlim ir gājis un mēģinājis līdzināties vecākajiem, kam ir sācies, vecākajiem bērniem no Kundziņa ģimenes, kam ir sācies mājas skolas laiks, iemantojas dažādas nerātnības un tomēr stiepies līdzi. Un tad arī viņš arī raksta, ka pirmās mācības lasīšanā, rakstos, rēķinos un reliģijā pasniedz mums mūsu māmiņa, Šarlote Kundziņa. Un tad, kad jau brālis bija devies uz Tērbatu, kad bija sagatavojies iestāju eksāmenam 4. klasē, valsts klasiskajā ģimnāzijā, tad arī šīs mācības sākās priekš Paula, un arī Paulam draugos ir arī apkārtnes bērni, kas kādu iemeslu dēļ ir nodoti pansijā pastorātā, un tas var būt arī tāds gudrs iemesls, kad veidojas bērnu draudzība un kopīgas skolas pieredzes. Pauls arī raksturo šo laiku kā laiku, kad viņš ir devies zēnu sirojumos, kad viņš ir nodarbojies ar pašdarinātām slēpēm, braucot un slidojot. Un visādi bijis laimīgs, kad viņa tēvs ir uzdāvinājis no priekša slādējamo veco bisi, un viņš varēs sargāt ķiršu dārzā augļus un arī nomedīt vistu vanagu, un ir ļoti cieši saudzis tādā dabas tuvībā ar pastorāta visu apkārtni, kur ir gan strautiņš, gan dīķi, gan mārki, gan visādas ēkas, kas ir vēl salmiem sektiem jumtiem. Un tā ir šī viņa pasaule, kas viņu ir ļoti cieši tuvinājusi dabai. Liela bagātība ir bijusi apslēpta un nezinām, klusi pasargāta tieši Smiltenes baznīcas bēniņos, un gatavot ekspozīciju tā ir daļēji iespējama arī apmeklētājiem to redzēt. Tālāk varbūt ir arī tādas lietas, kuras mēs šajās skicēs varētu minēt. Cik man zināms, es nebūšu droši vien pilnīgi kompetents sacīt, ka neviens fotoattēls nav saglabājies no Paula Kundziņa, varbūt ģimenes bērnības laikiem, bet šis būtu tāds mans minējums, kam jūs varbūt varētu piekrist vai nē, skatoties arī nākamās slīdrādes attēlos. Tas, manuprāt, tomēr varētu būt Pauls Kundziņš, un šeit viņš ir sazīmējams kā šis jauneklis, kas jau Tērbats ģimnāzijas 5. A klases skolēnu pulkā, zēnu pulkā ir malā, pirmais no labās puses. Palielinot un skatoties, un arī, ja mēs ieskatītos šajos sejas vaipstos, tie līdzinās viņa apgarotai un tādai draudzīgai sejai, kādu mēs arī pazīstam no viņa jau spēku gadiem. Ja mēs mazliet varētu paiet atpakaļ, tad tas var būt tāds minējums, ka šis ir Kundziņš pats, savu autoportretu zīmējis ģimnāzista formā. Tad ir lieta, kas ievirza viņu akvareļu mākslā, akvareļu glezniecībā.
viņa mēģinājumu kopēt reprodukcijas. Un viena no šīm akvareļu skices lapām ir bijuši šādi. Un viennozīmīgi tas nav Paula paraksts, un tas nozīmē, ka iespējams tas ir vecāku, varbūt visdrīzāk tēva un mātes šajā mapītē glabāts kā tāds dārgs piemiņas, bērnības piemiņas paraugs no viņa dēla Paula. Pats Pauls par sevi raksturojot sacīja, ka liels grāmattārps nebija. Labus darbus lasīt iejūsminājos, bet lasīto drīz atkal aizmirsu. Man labi patika tehniskas nodarbības, galdnieku darbi, pulksteņi vai citi mehānismi izlabošana. Ar lielu sajūsmu mācību brīvlaikā palīdzēju Karolam, tā viņa ģimenē sauca, Kārli, kas toreiz jau gāja ģimnāzijā izgatavot fotoaparātu, ar ko pēc tam ievingrinājāmies itin veiksmīgi fotografēt. Mācībās man labāk padevās matemātika un praktiskie priekšmeti, ne kā teorētiski, prātnieciskie. Tālāk arī mēs pie Tērbatas laika pieskaroties nonākam pie šādas skices, kas ir datēta ar 25. augustu 1903. gadu, un šeit mēs redzam, kā arī ir mainījies Paula Kundziņa tāds signatūras vai paraksta lauks, kur viņš ir atradis jau savu stilu, ja tā mēs varētu teikt. Un pēc šī akvareļa varētu spriest, ka tā varētu būt viņa tēva brāļa Ludviga Kundziņa, kas bija veterinārā ārsts un vēlāk arī profesors Latvijas Universitātē jau Rīgā. Māja vai mājas loks, jo šajā mājā abi brāļi Kundziņi bija secīgi, un vienā brīdī abi divi atradās kā ģimenes pansijā, dzīvojot Tērbatā, un viens mācoties ģimnāzijā kā Pauls, un otrs iesākot arī teologa studijas Tērbatas Universitātē. Šī varētu būt arī istaba, kurā viņi ir mitinājušies pēc aprakstītā. Viņš ir jūties ļoti draudzīgi, tikpat kā savā ģimenē, tomēr ļoti skums pēc savām mājām, kur ir saudzis ar savu ģimeni. Šī ciešā saikne ar ģimeni Smiltenē ir ļoti raksturīga Paulam caur viņa dzīvei, līdz ar viņa brāļiem, gan Haraldu, gan Kārli, gan arī ar māsu Ritu, kur māsa apracis ar Opekalnu mācītāju, un viņas dzīves ceļš saistīts arī ar vienu Vidzemes pusi, kas ir šī mazā Vidzeme. Tad tā lieta, kas man liktos interesanti, pieminēšanas vērta, ka šie akvareļi ir tapuši tajā brīdī, kad Pauls ir ieradies jau 2. ģimnāzijas gadā, un kad viņam ir vajadzība, iejusties un baudīt vēl to nedaudz brīvo laiku. Šī noteikti mēs varētu tā izteikt cerību, ka ir Tartu Jāņa baznīca, kur gan Pauls saka, ka katru svētdienu kopā ar brāli Kārli ir apmeklējuši dievkalpojumus, tāds rudens skats. Iespējams arī Tartu vēlāks rudens, un jau 1904. gads Klusā daba. Pēc sejas vaipstiem šis, ticamāk arī pēc apģērba, ir viņa brālis Kārlis Kundziņš, jau kā teoloģijas students. Zīmīgi ir, ka šajā Smiltenes mājas mapītē atradās arī pateicības raksts Paulam Kundziņam,
Viņš arī ironiski saka, ka nespēja panākt sekmēs savu brāli, tikai ar sudraba medāli beidz, un tas arī bijis tikai uz papīra. Un arī tāda interesanti, 3 minūtes, paldies par atgādinājumu. Droši vien, kad jums ātri būs jāmēģina ar acīm baudīt, un no tehniskām lietām vienīgā, kas šajā skiču kopumā bija šī te lapa bez paraksta, un zinot, ka Pauls arī sacīja, ka viņš ir savus ģimenes rekordu sasniedzis, izaugot līdz augumam 1,96 m, tad mēs varētu minēt, nepārzinot pēdu sistēmu, vai tās būtu tieši viņam domātās slēpes, kuras viņš ir šeit skicējis. Pašu Paulu jau caurmērā mēs atpazītu no internetā pieejamām fotogrāfijām kā slaidu augumu vīrieti, un šeit viņš ir centrā, tajā īpašajā brīdī, kad draugu un radu vidū tiek svinēta mācītājam, viņa tēvam Kārlim, kundziņam 80. gadus kārta un reizē arī 50 gadi Smiltenes mācītāja amatā, un tātad šeit ir viņa radu saime, un kopā ir šeit ir brālis Haralds, arhitekts, un Kārlis kundziņš jaunākais. Paldies par šo interesanto ceļu, kurā varēju dalīties ar bagātībām, kas ir stāvējušas apslēptas kādas baznīcas bēniņos, Smiltenes baznīcas bēniņos. Vispirms tiešām teikšu paldies dievišķai providencei, ka tas tā dzīvē ir man bijis no nezināmā vārda vai kaut kāda dzirdētā vārda pienākt līdz tādām interesantām atziņām un meklējumiem un atradumiem arī personīgi. Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas arhīvam un arhivārei Ivetai Kalmei jāsaka paldies. Arī muzeja kolēģiem, kas pētījuma laikā faktiski no 2016. gada labprāt man uzņēma un arī savā ziņā ievadīja Valkas notpētniecības muzeja dzīvē, un arī Smiltenes draudzei, kur dodot tādu uzdevumu, ļāva arī pētīt šīs lietas, un Latvijas arhitektūras muzeja kolēģiem, kas sacīja, jā, mums ir kundziņi pašrocīgi rakstītās atmiņas. Tur noteikti ir vēl daudz interesants lietas, kuras vēstīt. Grūti ir pateikt, vai visiem tas ir vienlīdz interesanti. Katrā ziņā paldies arī, ka uzklausījāt. Paldies Reinim. Ļoti interesanti, jauni avoti, interesanti materiāli neredzēti. Vai ir kādi jautājumi? Jā. Mārtiņ, vajadzētu. Vai jūs neesat interesējies, kas notika ar to māju, ko arhitekts Pauls Kundziņš nopirka 30. gados dzīvojumu arī un pārbūvēja dzīvošanai? Jā, man ir tāda doma, ka ja būs interese un duka to darīt, tad būtu jāmēģina atrast, kur šīs biržakas atradušās. Jā. Bet tas ir ārpus bijušā Valkas apriņķa un tagadējā Valkas novada, bet katrā ziņā tas ir Cēsu novada teritorijām. Jā. Paldies. Vai mums ir kāds jautājums tieši saistē? Nav, jā. Tad pagaidām paldies jums. Jā, paldies. Tā. Uz jautājumu, kas ir pumpinieku amats? Kāda ir tā vieta un loma Vecpiebalgas kalna vēveru apbūvē? Referātā amatniecības tradīcija rekonstrukcija pumpinieku amats atbildi sniegs mūsu kolēģis, lauku ekspozīcijas vēveru Vecpiebalgā vēsturnieks, vēstures maģistrs Edgars Žīgurs. Lūdzu. Labdien vēlreiz, kolēģi, konferences dalībnieki. Runājot par amatiem, amatu tradīcijām, parasti jau nāk prātā tādi
populāri amati kā aušana, podniecība, un liekas, ka ar tiem viss ir kārtībā. Mūsdienās viss notiek, tās amatniecības tradīcijas ir dzīves, taču ir, protams, arī virkne amatu, kuri mūsdienās praktiski vairs netiek praktizēti, vai arī tā ļoti epizodiski un maz. Un viens no šādiem amatiem ir pumpenieku amats. Kas tad bija pumpenieki? Pumpenieki bija koka ūdens sūkņu un ūdens līniju izgatavotāji, uzstādītāji. Un, kā jau man piesakot, Aija minēja, tad vairāk arī pievērsīšos tieši Piebalgas puses šīm pumpenieku tradīcijām. Pumpenieku amats ir pastāvējis samērā, var teikt, īsu brīdi. Tie ir apmēram 50 gadi. Ziņas par pirmajiem pumpeniekiem parādās ap 1880. gadu, un tas amata norieta posms datējams ar 20. gadsimta 30. gadiem, kad parādās dažādas modernas iespējas, notiek lauku elektrifikācija un tam līdzīgi procesi. Par to, kurš tur bijis Piebalgā, pirmais pumpenieks, domas dalās. Ir divi tādi pretendenti, manuprāt, kas sev piesaka. Viens ir aizgauju vēveru saimnieks Pēters Apteks. Tas ir tagadējā Zosēnu pagastā, un otrs ir Miķels Buduls, arī Zosēnu pagastā, kas ir nevisai tālu no vēveriem, gaisa līnijā apmēram 7-8 km. Interesanti, ka arī Buduļu dzimtas pārstāvi ieprecās vēveros, Vecpiebalgas vēveros, Jaunvēveru dzimtā. Un, lai mēs droši vien, lai mūsdienās mēs varētu šo amatu rekonstruēt, runāt, manuprāt, kad ļoti liels nopelns ir tieši Latvijas etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam savulaik, jo pagājušā gadsimta 70. gados Brīvdabas muzejs rīkoja vairākas ekspedīcijas Mārtiņa Kuplā vadībā, kas pētīja šo jautājumu, meklēja koka ūdens sūkņu vietas, līnijas, meklēja liecības par pumpeniekiem, un viņiem laimējās uziet pēdējo Piebalgas pumpenieku, Jāni Bārdiņu, kurš arī demonstrēja savas amata prasmes. Tas tika pierakstīts, fotografēti materiāli, kā arī uzņemta gala rezultātā filma par pēdējo Piebalgas pumpenieku. Lai mēs tā saprastu tā tālāk, kāds tad tas pumpis izskatās un ko es stāstu, tad attēlu ekrāna labajā pusē ir redzams attēls, tāds koku ūdens pumpis, schematisks zīmējums, un it kā nekas jau sarežģīts nav. Koka baļķis, kurā ir izurbts vidus, koka baļķa korpus, ūdens iztekas caurulīte, vai kā tautas valodā sauca rociņa vai deguns kaut kurā vietā, rokturis, un koka korpusā iekšā divi vārstuļi, kurus tautas valodā sauc par kanniņām. Viena ir ūdens vilcēja kanniņa, kas piestiprināta ar turētāju stieni pie rokturi. Tad viņi velk šo te ūdeni uz augšu un pumpē laukā. Otra ir sūkņa apakšdaļā. Sūkņa apakšdaļā ir ūdens turētāja kanniņa, kas būtībā ir pretvārsts, ļauj ieplūst ūdenim, bet viņš netiek ārā. Tā tur ir nofiksēta nekustīgi. Šādi te ūdens sūkņi varēja atrasties gan tieši uz akām. Pārsvarā tas bija tad, ja tās saimniecības bija mazas, aka tuvu mājai, vai arī ūdens vadu līniju galos. Un šeit ir plāns no Kalnu vēveriem, Vecpiebalgas pagastā, tāda Brīvdabas muzeja lauka ekspozīcijas, kur ir Kalnvēveru aka attēlota šeit,
un divas ūdensvada līnijas ir gājušas gan uz dzīvojamo māju, gan uz kūti. Kūts pamatvieta ir iezīmēta kā šeit. Un attiecīgi katrā no šo līniju galos ir ēkās iekšpusē bijis ūdens pumpis. Tas, protams, šādā gadījumā ūdens sūknis tiek nodrošināts pret aizsalšanu, un ūdens ir tieši iegūstams mājās. Lai varētu šo te amatu rekonstruēt, izgatavojot, kas vainagotos ar koku ūdens sūkņu izgatavošanu, tur ir vajadzīga vesels komplekss, vai, ja tas jāsāk tā nosacīt no nulles, tur ir vajadzīgs atbilstošs materiāls, atbilstoši darbarīki. Ja kaut kāda daļa no darbarīkiem iespējams mēs varētu pielasīt savās saimniecībās, tad tādi varbūt specifiskākie ir šie garie urbi, tātad ap 3 metri gari stieņi, kuru galos piestiprināti urbi, paši urbju gali, dažādi diametri arī šie urbju gali nepieciešami. Mūsu gadījumā bija 5, 8 un 10 centimetri. Tad, protams, ir vajadzīgas arī zināmas iemaņas kokapstrādes jomā. Un mums laipni piekrīt šajā projektā palīdzēt Rihards Vidzickis no Līgatnes Vienkoču parka un kokapniecības muzeja veidotājs. Viņš pats gan tieši koku sūkņus nebija gatavojis, bet koka caurules bija pamēģinājis urbt ar šiem urbiem, un, protams, tā pieredze viņam ir ļoti liela kokapstrādes jomā, koku amatniecības jomā. Un, protams, pār tam visam ir vajadzīgs arī finanses, kaut kādi līdzekļi, un mums šo projektu atbalstīja Valsts kultūra kapitāla un Vidzemes plānošanas reģiona mērķprogramma, Vidzemes kultūras mantojuma mērķprogramma, un to visu izdevās tādā veidā salikt kopā. Par materiālu iegādi arī liekas, tur diezgan viegli nopērkam kādus kokus un viss kārtībā, bet arī ir vairāki tādi knifi. Viens ir, kad, protams, šim materiālam jābūt pēc iespējas svaigākam, tātad cirstam pēc iespējas tuvāk darba uzsākšanas procesam, lai šis darbs daudz maz raiti ritētu. Otrkārt, viņam jābūt bez zariem, vēlams priede, jo egla grūtāk tiek pakļaujās, tiek urpta, darbs grūtāks vienkārši, var būt arī egli, protams. Un vēlams cirsti tālāk no meža malas, nosacīti meža augušiem kokiem jābūt, jo mežmalā augušiem kokiem tā koks nesot vienāda blīva, vienā pusē viņi cietāk, vienā mīkstāk, un urpšana var nesanākt taisni. Tad materiāls jāuzliek uz statīviem. Tie statīvi var būt tādi fundamentāli speciāli tam izgatavot kā Rihardam, vai arī vienkārši zemē iedzīt 3 mieti, sasiet kopā, un otrā galā arī tāda pati konstrukcija, dažādi šie risinājumi var būt. Un urpšana notiek pakāpeniski. Sāk urpt ar mazākā diametra urbi, kas ir 5 cm diametrā. Un nav tā, ka tad vienā piegājienā visu to baļķi var izurbt, var izdarīt apmēram 9-10 apgriezienus, tad urbis ir nedaudz jāpagriež atpakaļ, jāizvelk ārā. Apakšējā attēlā redzam labajā pusē tāda smuka skaida arī nāk ārā sarulējusies. Un šeit pēc tās skaidas arī ir pa brīžam jāpaskatās un jāveic tā, jāpārbauda, vai urbums notiek taisni. Pēc tā skaidas gala to ļoti labi var pateikt pirmajā urpšanas reizē ar to mazāko urbi, jo tā sērdes punkts labi iezīmējās, un ja sērdes punkts tiek pārvietojās skaidā kaut kur uz sāniem, tas nozīmē, ka urbums aiziet šķībi un jāveic urbi stāvokļa koriģēšana.
Tika uzņemts, tātad pēc tam urbi ar 8 cm urbi un noslēgumā ar 10 cm plato urbi. Tika uzņemts arī tāds savu veidu, lai tas būtu gan arī zinātniski eksperiments, cik ātri var izurbt šādi te baļķi. Tika laiks uzņemts metram, tad metra izurbšanai ar 5 cm plato urbi bija nepieciešams apmēram 12 minūtes, pēc tam pārmainot 8 cm plato urbi ap 10 minūtēm, savukārt ar plato 10 cm plato urbi tas darbs ritēja daudz grūtāk, tā urbi konstrukcija ir nedaudz savādāk, tur pat brīžam divatā prasījās urbi, un tur bija nepieciešams ap 14 minūtēm vienam metram. Tātad saliekot kopā šos te laikus, var secināt, ka apmēram 1 metra izurbšanai 10 cm diametrā, lai panāktu šo caurumu, ir vajadzīgi ap 35 minimālais minūtes, 35 līdz 40 minūtes faktiski. Tas laiks ir vienam metram jāvēlta, jāplāno. Pēc korpusa izurbšanas un sagatavošanas tad tālākais darbs ir rokturu stiprinājumu izveidošana, un šie rokturu stiprinājumi vēsturiski konstruktīvi bijuši 2 veidi. Viens, kā šeit redzams, kā bija arī Kalnvēveru mājā, ka rokturs ir stiprināts izmantojot atsevišķus rokturu stiprinājumus, kas ir pie korpusa piesieti, pietapoti vai pienagloti, un šāds te stiprinājums labāk ļauj noregulēt to sūkņa šīs kanniņas gājienu, vilcējas tieņa, labāk tātad viņu pielāgot, lai tas vilcējas tienis iet tieši pa caurules centru. Savukārt, protams, viņš ir neizturīgāks un laika gaitā izkustās un ir jāremontē droši vien un jānostiprina pa jaunu. Otrs variants - veidot stiprinājumus tieši uz izmantojot pašu sūkņu korpusu, atstājot pagarinājumu, no kur izveido šādus te nekustīgus stiprinājumus, un tie, protams, ir izturīgāki. Pēc šiem darbiem notika ūdens teknes caurules vai izteks caurules, tātad būtībā šīs rociņas vai deguna sagatavošana. Tam tika izmantota egle. Pārbaudījām, ka patiešām egle arī, kā senie meistari bija teikuši, arī tiešām grūtāk tiek urpta grūtāk, lielāks spēks vajadzīgs, un šai caurulē vienu galu uztais konisku, tādu pašu konisku caurumu iestrādā sūkņu korpusā, noblīvē ar pakulām un šo ūdens iztekas cauruli iedzen iekšā un viņu nostiprina ar metāla detaļām. Jo bez šīm koka lietām, protams, ir vajadzīga vēl vesela virkne metāla detaļu, un tās ir stīpas sūkņu korpusam, lai baļķis neplaisātu, stīpa arī šai rociņai, stīpa, stiprinājumi dažādi, arī vilcēja kanniņu stieņi, un tas viss ir roka darbs, mūsdienās jāpasūta pie kalēja. Protams, tas finansiāli ir diezgan dārgi. Pēc šiem darbiem nākamais tika sagatavots tā saucamās kanniņas vai vārstuļi, un jau attēlu šo redzējām. Tātad ir pastāv, ja vilcēja kanniņu, viss ir apmēram skaidrs, viņa piestiprināta ar vilcējas tieni pie rokturu, un tad savukārt apakšējā ūdens turētāja kanniņa var būt iestrādāta 2 veidos. Viens kā šeit sūkņu korpusā, iestrādāt nekustīgi, pats sūkņu korpus šeit tiek aiztapots, ūdens te plūst iekšā. Šīs kanniņas priekšrocības ir tādas, jeb novietojuma veida priekšrocības ir tādas, ka viņa nesarauj kaut kādus dūņus, duļķus iekšā no akas, un
vairāk ir pasargāta. Manuprāt, ka viņi ir diezgan grūti remontēt, jo, ja viņi jādabūna ārā, tur varētu būt zināmas problēmas. Savukārt otrs veids, kā tas bija Kalnvēvera akā, tad to kanniņu arī redzam zīmējumā un fotogrāfijā. Patiešām arī atgādina kanniņu, ja, tāds ar vāku. Ir, ka šo kanniņu iedzen sūkņa vai līnijas staba apakšējā daļā, kā iedzītni. Un, jā, protams, trūkums ir tās kaut kādas svešķermeņi, kas tur var nonākt. Un, ja viņi tiek zem kannas vāciņa, šeit ir āda, un te koks virsū, un pat tanī malā sastājās, tad, protams, tas vāks nenoslēdzās, un ūdens aplūst atpakaļ akā, un nekāda pumpēšana nenotiek. Tas var būt trūkums, pozitīvi, ka viņu samērā viegli var remontēt, atliek izsmelt aku, vai, ja iespējams, arī izcelt sūkni, un to kanniņu var dabūt ārā un saremontēt, kas mums arī bija jādara. Jo pirmā kanniņa, stāstīšu tālāk, ne viss tik veiksmīgi notika. Kanniņas tika izgatavots Vienkoču parkā. Rihards viņas izvirpoja. Jā, visi tie materiāli, no kā taisīt, ir zaļš koks. Arī kanniņām jābūt no zaļa koka, jo, ja ieliks sausu, viņas tur pārbriedīs un nekas nefunkcionēs, nekustēsies, saķīlēsies. Tad kanniņas tika gatavotas arī pēc veciem paraugiem. Šī vilcēja kanniņa, tad caurs vidus, arī šeit ādas blīvējums, un vārstuļu to funkciju pilda ādas sloksne, kurai virsū uzsists tāds kā koka vāciņš svaram. Mums bija varbūt tāda kļūme procesā, vai vienkārši neizdomājam, ka viens ir šī āda tomēr bija nedaudz par plānu. Otrs, kā koku vāciņām izvēlējāmies, vai bija pie rokas, ja, egle, kas ir samērā viegls koks. Vēsturiskiem paraugiem skatoties, tomēr tā ir smagāk koks, lapu koks. Un mums arī pirmajā gadā te uz rudens pusi tika sarautas iekšā kaut kādi netīrumi. Tas āda nenoslēdzās, egle ir samērā viegls, vēl nepiespieda. Un beigās pumps kādu brīdi nefunkcionēja. Un pagājušajā vasarā tas tika novērsts, un tad viss strādā. Vēl vakardien Vēveros viņš nebija aizsalis, un uzpumpēja, un sūknis iet. Šeit ir jau nokomplektēts sūknis, pirms iecelšanas akā, tātad iedzīta kanniņa, rokturs pielikts, viss sastīpots un gatavs procesam. Jā, tad kopumā, manuprāt, šis te projekts vai tāda iespēja īstenot šīs pumpinieka tradīcijas, manuprāt, ir vērtīgs ne tikai to, ka muzejs ir iegūst jaunu apskates objektu, ka mums ir iespēja aplaistīt Vēveru dārzu vieglāk, bet arī tika sagatavots detalizēts šo darbu apraksts, daudz garākā versijā, kā es jums šodien stāstu. Un ja kādam tur ir interese un gribēšana ar šādu te amatu nodarboties, tad to var atrast Brīvdabas muzeja mājaslapā. Šeit adrese ir, vai arī Historija LV, kur tas process tā smalkāk aprakstīts. Tāpat arī tas veicināja dažādu tādu atziņu rašanos, gan tīri funkcionāli, jā, kā jau es minēju, par tām pašām kanniņu vāciņiem un tādiem sīkumiem, gan arī varbūt tādu sūkņu tipu vai konstruktīvo risinājumu tipu klasifikācijā, ja, kas varētu būt jau uz priekšdienām kaut kas tāds plašāks. Protams, te būtu jāskatās visas Latvijas kontekstā šī lieta. Paldies par uzmanību. Paldies Edgaram. Tā, lūdzu jautājumi. Kungi, es saprotu, ka tekstilnieces var neuzdot jautājumus. Rekur. Jā. Es gribēju pajautāt, pirmkārt,
to, es tik saprotu, tie pumpi tomēr ir relatīvi jaunāki nekā paši tās ūdens caurules, vai ne? Tad droši vien, ka zemnieki ātrāk caurules izmantoja ūdens caurules. Nē, viņas jau ir kopā veidotas. Protams, ka kaut kādā pilsētā apbūvē vai muiža, jā, tur ātrāk tas viss parādās, bet, sanāk, jā, parādās, bet zemnieku sētās, jo, tās caurules jau, ja vienīgi kaut kādas teknes varēja taisīt, kas ir kā notekas, ja, kaut kur pie jumtiem un kaut kur tās izmantot. Un otrs jautājums, ka jūs attēlos skatoties, bija izbrīns par to, vai tiešām tas stumbrs negriezās uz rīņķa, viņš bija tik vāji nostiprinās tajā urpšanas laikā. Kā jūs nofiksējat? Tu tik izskaties? Stumbrs ir jāpiesaitē noteikti pie, lai kāda veida šie steķi ir, ja, vai tās ir tās 3 kārtas iedzītās, vai tā kā šeit bija šie statīvi uztaisīti, viņi tika nostiprināti, piesieti. Bija tā, protams, kad kaut kādā iesākumā var griezt arī tāpatās, un tas koks gan smags svaigs, ka viņš līdz negriežās, bet tikko kā paliek kaut kāda lielāka slodze, tā viņi ir jāpiesaitē, jānosiena, jā, lai negrieztos līdzi. Tikko svaiga urptam kokam, tā, kad to pumpu iekārto, nav tāda sveķaina garša ūdenim uzreiz, kad iet? Mums bija tāda aka tāda, kad viņa īsti pārtikā nav lietojama. Tāda tikko iztīrīta un bišķi viņai pašai bija tāda doņa jau smarža. Bet kopumā tur varētu būt daudz tie aromāti, jo bez sveķiem vēl šo vilcēju kanniņu ieziež ar cūku taukiem sākotnēji, lai viņa labāk iestrādātos un slīdētu pa šo koku, kaut kur nesāktu ķerties, un tā kā tur vēl kaut kas tāds varētu būt klāt, jā. Paldies. Vēl jautājumi? Nav labi. Paldies, Edgar. Paldies. Tā ir.